Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Andris Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Šodienas tēma ir kā stiprā pilsētā. Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs, mēs lūdzam Tavu aizsardzību. Dievs, mēs lūdzam Tavu brīnumainu sienu ap mums, ka ļaunais netiek klāt. Dievs, mēs lūdzam Tavu žēlastību, ka Tu ļauj mums būt Tavā tūmā, jo Tavā tūmā viss atrisinās. Dievs, dod mums dzirdēt Tev garā, jo tad viss mainās mūsu sirdīs. Dievs, svētī šo raidījumu. Dar tā, ka tas tuvina cilvēkus Tev. Dievs, lūdzu, dar tā, jo bez Tevis mēs nieki nespējam. Bet ar Tevi, Dievs, mēs varam. Dod mums Tavu varēšanu, Dievs. Tev visu lūdzam Kristus vārdā. Amen. Sāksim ar rakstvietu. 31. psalms, 22. pants. Slavēts, lai ir tas kungs, ka viņš man tik brīnišķi žēlojas, kā stiprā pilsētā. Pirms daudziem gadsimtiem pilsētas bija ietērptas mūros, jo nāca uzbrucēji, dažādi sirotāji un bija nepieciešama aizsardzība. Un te mēs redzam, ka psalma autors saka, viņš slavē Dievu, viņš saka, cik brīnišķīgi man Dievs žēlo. Tā kā stiprā pilsētā, tātad aiz mūriem, aizsardzībā, ļaunums netiek klāt, tātad var dzīvot mierā. Šo fizisko pasauli mēs redzam kā līdzību garīgai pasaulē un garīgiem notikumiem, proti, man un tev mums vajag Dieva mūrus ap mums, ka viņš neļauj ļaunajiem mums kaut ko nodarīt, mēs esam viņa aizsardzībā, viņš sargā. Lasam vēl 27. psalmā, 4. 5. pantu. Vienu es izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu un pielūgt viņu, viņa svētajā vietā, jo viņš mani apslēp savā mājoklī ļaunā dienā, viņš mani sargā, savas telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klints kalna. Tagad iztēlojies, ka tu esi uz 200 metru klints augšā un te neviens netiek klāt. Tagad iztēlojies, ka tu esi uz kilometru augsts klints un neviens netiek klāt. Tagad iztēlojies, ka tu esi uz miljonus kilometru augsts klints un neviens netiek klāt. Neviens tev neko nevar nodarīt. Šī ir līdzība ar Dieva aizsardzību. Tik liels ir kontrasts ar to, ka tu esi tāds, kuram citi tiek klāt un var uzbrukt. Es domāju par garīgo pasauli tagad. Un ar to stāvokli, ka tu esi paaugstināts uz klints, kā ērgļi, kas bija ligzdas augst, lai neviens klāt netiktu, lai viņi mazuļi nav apdraudēti, lai viņi paši nav apdraudēti. Līdzīgi ir ar mums. Ja mēs uzticam mūsu aizsardzību Dievam, kad Dievs mūs sargā, ka mēs savu drošību sagaidām no viņa aizsardzības, nevis no sevis. Pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, tātad visu laiku būt Dieva tūmā. Dievu tūmā, atkāpjas kārdinājums, atkāpjas grēks, atkāpjas bēdas par kaut ko, ko tu neesi saņēmis uz zemes, vai tu domā, ka arī turpmāk nesaņēmis. Šis uztraukums atkāpjas, jo Dievu tūmā mēs esam padzirdināti ar dzīvo ūdeni, un tad mums pietiek, mums neslāpst. Lasīsim vēl Ījeba grāmatā 1. nodaļā, 8. līdz 10. pantam. Un tas kungs sacīja Sātanam, vai tu esi ievērojis man kalpi Iebu, ka nav virs zemes neviena tāda kā viņš. Šis viss ir sirds skaidrs un taisns. Viņš bīstas Dievu un vairās no ļauna. Tad Sātans atbildēja tam kungam un sacīja, vai Iebs Dievu velti un bez kāda apsvēruma bīstas? Un vai tu pats arī neesi gan ap viņu, gan ap viņa namu, gan ap visu, kas tam pieder, uzcēlis aizsargu žogu? Tad Sātans sūdzās Dievam, ka viņš jau netiek klāt pie Ieba, jo Dievs viņus sargā, vai cik svētīgs stāvoklis Iebam. Dievs liela Iebu, Dievs liela, viņš saka, nav man neviena tāda kā viņš, cik paklausīgs man ir. Vienlaikus mēs ticam, ka pat Iebs bija grēkojis, jo stāv rakstīts, visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības. Bet vienalga, mēs nevaram izdzēst rakstvietas un nevajag, kad Dievs runā par Iebu, ka viņš ir ekskluzīvi labs, ticu, ka tā ir līdzība ar Jēzus Kristu, jo viņš ir ekskluzīvi labs. Uz zemes neviens, kas ir miesā bijis, nav tāds kā Jēzus Krists. Nevienu viņu nevar salīdzināt. Ījeba grāmata 30. nodaļā 14. līdz 15. pants. Tie ievelks iekšā itin kā pa platu plīsumu mūrī, te veļas pāri drupām un spiež man nost. Vesels varmācīgi nolūku pārņems pūls ir vērsies pret mani, kā ar vētru ir aizpūst manu godību, kā mākons izgaist mans kādreizējais laimes pilnais stāvoklis. Redzam, kas notiek, kad Dievs paņem nost savu aizsardzību no Iebu uz laiku, garīgas pedagoģijas nolūkā. Iebs saka, te ir tā kā žogā caurums, lūk, viņi laužās iekšā pa plīsumu mūrī.
Pirms tam taču bija teikts, ka bija apkārt aizsardzība, un tagad nav. Tie veļas pārdrupām spiež man nost, tātad tas ir kā, kad ļaunais tiek klāt cilvēkam. Mums vajag brīnumaina aizsardzību. Mums vajag aizsardzību. Lasām psalmā pamācībās 25. nodaļā, 28. pantu. Vīrs, kas savu garu nevar savaldīt, ir kā atklāta pilsēta, kuras mūri ir sagrauti. Lūk, vīrs, kas savu garu nevar savaldīt, tas ir tāds, kurš ir pārsteidzīgs, ātrsirdīgs, dusmīgs, ļauns. Nevar valdīt pār savu garu. Arī tāds, kurš ir atkarībā, nevalda pār sevi. No vienas puses, pasaulīgs spriežot varētu domāt, viņš dara, ko viņš grib. Redz, kāda brīvība. Aha, tam ir cena. Tam ir cena. Dārga cena, drausmīga cena, tā ir traģēdija. Jo tur ir teikts, ka tāds vīrs, tātad, kurš nevar savaldīt savu garu, ir kā atklāta pilsēta, kuras mūri ir sagrauti. Viduslaikos bija mūri apkārt, lai sirotāji netiktu iekšā. Ja viņi nāk iekšā, viņi laupa, dara varas darbus. Vajadzīgs mūrs, vajadzīga aizsardzība, sargi uz torņiem, sargi uz sienām. Mēs esam kā šie pilsēti. Mums vajag, ka ap mums ir mūri un ka ļaunais netiek klāt. Tātad, ja šis cilvēks, kurš nevalda par savu garu, tātad grēko, tur ir teikts, ka viņš ir pats neaizsargāts. Pat ja viņš varbūt uzbruk citiem, viņš īstenībā garīgā nozīmē ir neaizsargāts. Jo ir teikts, viņš ir kā atklāta pilsēta, kuras mūri sagraut. Tātad ļaunais staigā iekšā ārā, dara ar viņu, ko grib. Tā ir ar atkarībniekiem. Viņi nevalda pār sevi. Viņi ir kā pilsēta ar nograutiem mūriem, bez aizsardzības. Labā ziņa ir tāda, tev tur nav jāpaliek, ja tu esi tāds. Dievs pats tev uzbūvēs mūru apkārt. 2. Timotejam 1,7. Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Tātad, kā tas mūris tiks uzcelts ap tevi? Kā tu būsi aizsardzībā, ka ļaunais tevi nekontrolē? Tā, ka Dievs tev dod svēto garu, un tas ir savaldības gars. Tātad, tu nebūs, iepriekš skatījāmies raksturiet vīrs, kas savu garu nevar savaldīt. Lūk, te ir kontrasts. Timotejam Pāvils skaidro, kāds būs tas vīrs, kurš var savaldīt sevi. Kādā veidā? Ar svēto garu. Jo tas ir savaldības gars, kā te ir teikts. Tātad tas nav tavs, tas nav tavs spēks. Tas nav tavs gribas spēks, tas nav tavs fiziskais spēks, tas nav tavs intelekta spēks. Jesajas 26. nodaļa, 1. līdz 3. pants. Tanī dienā dziedās šo dziesmu Jūdas zemē, mums ir stipra pilsēta. Aizsardzībai tai ir Dieva izveidots tās mūris un ārējais valnis. Atveriet vārtus, lai ieiet taisna tauta, kas tur ticību. Kam stipra ticība, tam tu dod mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Te ir tik daudz, dažos pantos ir tik daudz. Mums ir stipra pilsēta aizsardzībai, tai ir Dieva izveidots tās mūris. Kurš izveido aizsardzības mūri? Dievs. Tātad nav runa par tavu fizisko varēšanu. Tātad tu vari būt svētā gara aizsardzībā, un tur nebūs nekāda saikne ne ar tavu intelektu, ne ar tavu gribas spēku, ne ar tavu fizisko varēšanu. Tas ir Dieva izveidots mūris. Tātad viņš ir tas, kas to izveido. Tālāk, te ir teikts, atveriet vārds, lai ieiet taisna tauta. Tātad ieiet šajā aizsardzībā. Kā var iet Dieva aizsardzībā taisna tauta? Mūsu taisnums ir Kristus taisnums. Tas nav mūsu paši, ne pēc darbiem, lai neviens nelielītos. Kas tur ticību? Kam stipra ticība, tam tu dod mieru. Lūk, tas ir evaņģēlijs. Mēs ieejam caur ticību. Nevis caur varēšanu, nevis caur darbiem. Caur ticību es nonāku tajā stāvoklī garīgajā, kur man ir Dieva aizsardzība, ir siena, riņķī sātans, tur var klauvēt, var darīt, ko grib, var brāsties virsū. Kurš Dievam kaut ko var izdarīt? Kurš Dievam kaut ko var izdarīt? Neviens. Un te teikts, tam tu dod mieru, tiešām mieru. Kas ir miers? Tātad tu esi aizsardzībā mūrī, tātad apskauj tevi mūri, tu esi drošā pilsētā. Tur tu esi aizsargāts. Kādā veidā? Caur ticību. Tātad paļaujoties uz to, ka Dievs tevi glābi, nevis tu pats. Paļaujoties uz Kristus darbu, nevis uz tavu darbu. Tu nevari nonākt drošībā, tāpēc, ka tu visu sakārtoji un tu visu vari. Tas ir farizēju viltus drošība, viltus varēšana. Mums nav šīs varēšanas miesā, jo ir teiks, bez manis jūs neniek nespēj darīt. Varēšana ir Dievā un viņa spēkā. Tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Tātad kā es
nonāku aizsardzībā no grēka, paļaujoties uz Dieva palīdzību un glābšanu. Nevis, ka es uzvaru pats grēku, bet Dievs uzvar manā vietā un piešķir manu uzvaru. Tā ir dāvana, tā nav alga. 127. psalms, 1. pants. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Vienalga, kā cilvēks sargā sev. Kad es gribēju ar savu gribas spēku uzvarēt azartspēles un pasargāt sevi ar savu gribas spēku, man nebija rezultāti, es nevarēju nosargāt. Jo te ir teikts, ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs sargā. Izvēlies brāl māsi, jā, tātad, kas ir tava aizsardzība? Kurš uzbūvēs to sienu tev riņķī? Tu pats vai Dievs? Tas ir tavā spēkā, tu sargāsi. Tas nenozīmē, ka nav jāpielieto gribas spēks, nav jālieto savs intelekts. Tas nenozīmē, ka nav jāizdara lēmumu par labu garīgai dzīvei, par labu svētdzīvei. Ir jāatgriež no grēkiem, ir jālasa raksti, ir jābūt kristīgā sadraudzībā. Bet tas viss ir tikai zirga sagatavošana kaujai, jo uzvar nāk tikai no tā kunga. 84. psalms, 2. 3. pants. Cik mīlīgs ir tavs māju vietas, ak, kungs, Cebot. Man dvēseli ilgojas un tvīkst pēc tā kunga pagalmiem. Mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Tiešām, viena diena tavos pagalmos ir labāka nekā 1000 citas. Ko nozīmē būt mūru iekšienē, tātad aizsardzībā, drošajā pilsētā? Kā tas praktiski notiek? Kā Dievs šo mūru uzceļ? Es braucu pie jūras, lūgu Dievu, es uzlieku austiņās kristīgu mūziku. Es ieju emocionālā pielūgsmē, es esmu laimīgs tad tajā brīdī, Dieva klātbūtnē, garīgā nozīmē. Viņš mani vada, tad iedvesmo, aizsargā. Man lūkšana paliek mazvārdīga. Parasti es lūdzu tikai vienu vārdu Jēzu. Jēzu. Vai arī vadi mani, ved mani, vadi mani. Un tas nenozīmē, ka tev tāpat jālūdz, tev Svētais Gars dos tavus vārdus. Halesbijs raksta par lūkšanas garu, kad Dievs mums ieved tādā stāvoklī garīgais, tas ir Svētais Gars, kas arī izmaina mūsu lūkšanu, viņi pārvēršās, viņi paliek par tādu, kura ir Dievam tīkama. Tādu, kurā mēs pakļaujamies Dievam, paļaujamies uz viņu, esam ticībā, esam priecīgi, laimīgi. Te psalma autors, es ticu, par tādu stāvokli runā. Tiešām viena diena tavos pagalmos ir labāk nekā 1000 cits. 1000 cits, kas ir attālumā, tad garīgā nozīmē tālu no Dieva. Tā viena diena tuvumā ir vērtīgāka. Viņa taču ir radikāli vērtīgāka nekā tās, kurās tu esi tālu kaut kur pasaulīgās lietās, grēkos. Ir taču kontrasts. Turpat 84. psalmā 5. un 11. pants. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā, tie tevi slavē vienmēr selā. Un 11. pants. Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā, tātad, kas ir Dieva tūmā garīgā. Tie slavē tev vienmēr, jā, tie būs ar eņģeļi pašlaik debesīs. Un kaut kad Dieva žēlstībā arī mēs. Bet pagaidām mēs esam šeit uz zemes draudzes periodā, mēs esam uz zemes. Jā, valstība sākas te uz zemes jau, jo teiks, ka mēs esam pievienoti Dieva dēla valstībai. Bet ne tajā pilnajā mērā, kas būs, kur ir rakstīts, ka Dievs noslaucīs visu asaras. Jā, no acīm bēdu vairs nebūs nevaidu, kas vīs pagājis. Tātad, kad būs jauns debesis, jauna zeme, kā par ko Pēters arī raksta. Un par ko mēs lasām no Jāņa atklāsmes grāmatas. Bet kamēr šeit mēs esam, es ticu, mēs jau varam būt arī Dieva namā, tad, kad mēs esam garīgā pielūgsmē, kad mēs esam viņa aizsardzībā. Kārdinājums atkāpjas tādā vidē, atkāpjas grēks, atkāpjas uztraukums par bēdām, atkāpjas bēdas. Mēs esam nomierināti Dieva klātbūtnē. Atkarības atkāpjas, jo tu esi padzēries dzīvo ūdeni, tev neslāpst. Un tādi slavē Dievu vienmēr. Te ir teikts, un 11. pantā stāvēt pie Dieva nama sliekšņa labāk nekā mājot bezdievības mājokļos. Lūk, tātad, pat ja tu nejūties, ka tu esi absolūtā zemē, kur piens un medus tek, pat ja tu jūties, ka tu esi pat tuksnes,
Vai tu esi trimdā un vai tu nāc no trimds jau mājās ar priecīgu cerību. Tas stāvoklis ir labāks nekā būt grēkā ar līdz ausīm. Ir labāk būt tajā cīņā kaut vai meklēt viņu, rāpot Dievu virzienā. Vienkārši kaut vai gulēt viņu virzienā, tātad skatīties uz viņu, saukt uz viņu. Tas ir labāk nekā vienkārši būt grēkā. Nepamet cerību. Cerībā ir liela alga. Dievs tev izvedīs, ja tu esi atkarībā, Dievs tev izvedīs ārā. Kaut vai tu esi pie sliekšņa, kaut vai tu jūties nav vēl tur kā vajag, bet vienalga ir labāk būt pie sliekšņa, gaidīt uz Dievu brīnumainu palīdzību un neiet atpakaļ uz grēku. Gaidīt pie sliekšņa, pat ja grūti ir vienalga, Dievs, mēs gaidām uz Tevi. Mēs Tev pagodinam ar to, ka mēs Tev gaidām, jo Tu esi valdnieks, glāb mūs. 51. psalms 20. pāns. Dara labu, Ciānai savā žēlstībā uzceļ Jeruzālēmas mūrus. Kurš uzceļ? Kā žēlastība notiek? Te runa par Ciānu, es ticu, tas ir runa arī par mums. Jā, tas ir specifisks termins. Tagad neiešu detaļās, bet tas ir arī par mums, par mūsu garīgo stāvokli. Mēs taču esam piepotēti Izrēlam. Uzceļ Jeruzālēmas mūrus, un tā tad darīja ap mums. Kā jau ap Iebu žoks. Velti sargs nomodētas kungs namu nesargā. Nē, mums nav velti. Mēs paļaujamies uz Dievu. Dievam patīk, ka tu paļaujies viņu, ka viņš tevi glābs. Un tad tu esi aizsardzībā. Un tā viena diena tur Dievu tūmā ir labāk nekā 1000 cits kaut kur attālumā. Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs. Dievs, paldies, ka tu ļauj būt tavā tūmā. Dievs, ka tu ļauj pielūgt tevi. Dievs, paldies, ka tu ļauj būt emocionālā pielūgsmē. Paldies, ka tu ļauj arī domāt par tevi un vienkārši iet saprātīgu ceļu tādu, kādu mēs lasām rakstos. Dievs, vadi mūs pa gaismas ceļu. Vadi tā, ka mēs esam ne tikai pie sliekšņa, bet mēs esam tavā tūmā, Dievs. Ved mūs tā, jo tur neviens pats nevar tikt klāt, ja tu neved. Jēzus, ja neved, netiek klāt. Jēzu, vadi mūs. Dievs Tēvs, vadi mūs pie Jēzus. Dievs, vadi tā, ka mēs esam tavā tūmā. Svētais gars aizstāvi mūs, pasargā mūs no ļaunā. Kā mums ir žoks, ka mēs esam tavā aizsardzībā un neuztraucamies par saviem spēkiem. Dievs, vadi tā visus, kas klausās, ka mēs visi esam tavos namos, tavos pagalmos garīgi. To visu lūdzam Kristus vārdā. Amen. Paldies, dārgie draugi. Mani sauc Andris Kudors, šis ir projekts Dāvida armija. Mēs tiekamies pēc nedēļas. Esiet svētīti.